20. gadsimta ēka, kas atrodas pašā Raunas sirdī. Vietējie raunēnieši to pazīst kā Plūmes māju, taču tagad šeit atklāta biblioteka. Ēku cēlis Jānis Plūme 20. gadsimta 20. gados. Viņš bija turīgs Raunas uzņēmējs un cilvēks, kas rīkojot dažādus pasākumus, šeit pulcējas Raunas inteliģenci. Nams kalpojas kā Plūmes ģimenes dzīvojamā māja un arī kā veikala telpas. 13 gadus ēka bija pamesta, tukša un bez turpmākās vīzijas, taču pērn izveidots projekts par kultūras un interešu centra izveidi. Šobrīd atklāta centra pirmā kārta, kur atradīsies bibliotēka un muzeja ekspozīcijas telpa. Šogad ir pirmā kārta atvērta bibliotēkai un muzejam, bet vēl priekšdienās ir paredzēts šeit austuve darbnīca, tad apakšstāvā ir informācijas birojam, tad velo novietne, slēpju noma un dušas un vēl dažādas tādas aktivitātes. Tagad bibliotēkas gaišās un plašās telpas atklāšanas ceremonijā jau nodēvēja par mazo gaismas pili. Arī darbinieki ir priecīgi par pozitīvajām pārmaiņām, jo iepriekš bibliotēka atradās bijušajā kolhozas kantora telpās. Lasītāji nevarēja starp plauktiem ieiet, izvēlēties normāli grāmatas. Arī lasītava bija šaura. Pašreiz mēs jūtamies daudz brīvāk. Lasītājiem būs ērtāk, plašākas telpas, gaišas, izremontētas. Pirmajā stāvā atradīsies arī muzeja regulārās ekspozīcijas telpas, kur vietu radīs izstādes, kas nozīmīgas Raunas novadam. Šeit ir plānotas tādas īstermiņa izstādes, kas ir 2–3 mēneši. Mēs mainām izstādi un fokusējamies uz tiem notikumiem, kas Raunā notiek būtībā. Taču pāri visam ēkas atjaunošanu un atrastais pielietojums saistās ar vēsturisko kultūras gājumu. Un jāteic, ka kultūra šo ēku nekad tā pa īstam nav pametusi. Šim visam ir īstenībā ļoti liela kopsaucēja. Ja mēs sākumā skatāmies Jānu Plūmu kā inteliģentu cilvēku, kurš ciena kultūru, tad šitien ir sasaist ar to, kas vēlāk notiek šo ēkā, kur ir grāmatnīca, kur arī ir grāmata, kas ir savā veidā kultūra, un tālāk nāk šeit biblioteka, muzejs, kas arī turpina šo kultūras būtībā ceļu. Šobrīd muzeja ekspozīcijas telpā var aplūkot izstādi par Plūmes nama vēsturi, kā arī biblioteka gatava uzņemt ikvienu lasīt gribētāju.